3 zvaigžņu balvu nominācijā Gada sporta komanda profesionālais sporta klubs saņem Futbola klubs RFS. Aicinām saņemt 3 zvaigžņu balvu sportā. Latvijas čempioni, Latvijas kausa ieguvēji UEFA Eiropas līgas pamatturnīra komanda. Ja komanda un sporta klubs, tad, protams, arī plašs balvas saņēmēju loks. Droši 3 zvaigžņu balva ir jūsu komandai. Droši, kungi, dodieties teikt paldies vārdus. Labdien visiem! Tā kā uzreiz gribu iepazīstināt ar mūsu komandu. Diemžēl mums bija tikai 4 ielūgumi. Citādi es būtu visu komandu šeit. Mūsu galvenais treneris Viktors Moros. Mūsu 2 kapteini Žiga Lipuščiks un Pāvels Steinborns. Un mūsu Latvijas šī gada labākais futbolists un RFS MVP Jānis Ikaunieks. Tad vienīgais no mums, kurš māk smuki runāt valsts valodu, ir Jānis, bet laikam tomēr tas ir mans pienākums, tāpēc es nervozitātes dēļ visu neaizmirsīšu, ko gribu teikt. Tad pamēģināšu. Ļoti smaga sezona mums bija, ļoti grūta, pilnā ar visiem izaicinājumiem, ar problēmām, bet kaut kā mums sanāca kopā ar visu to ieguldītu smagu darbu, ar profesionalitāti, protams, daļai arī ar veiksmi, paveikt tajā, kā to, ko mēs iekšienē saucam par maģisku sezonu, jo sanāca izpildīt visus mērķus, pat varbūt vairāk. Liels prieks, gods, liels lepnums, ka varam nest Latvijas vārdu pasaulē, jo kopumā uzskatu, ka tas viens no galvenajiem mērķiem sporta ir parādīt, ka mēs esam no foršas valsts un pierādīt, ka mēs arī daudz ko varam un mākam. Protams, šis ir ne tikai mūsu balva, bet visas komandas, visas stafa, visas spēlētājus, sākot no fotografiem un masieriem līdz galveniem treneriem, palīgam un tā tālāk. Pēdējais, laikam, ko gribas pateikt, ka nākamnedēļ mums ir liela spēle pret slaveno Ajaksu. Visi tie, kuri vēl nenopirka biļetes, es aicinu to izdarīt. Kā jūs zināt, vietas zem jumtams visiem nepietiks. Bet sapratu. Gribēju tikai pateikt, ka vajag turpināt būvēt stadionu. Jā. Un, lūdzu, nāciet, atbalstiet mums, un mēs mēģināsim izdarīt visu, lai pierādītu, ka Latvija futbols ir un būs. Paldies jums visiem liels! Paldies! Paldies!